Sveiks, mans mīļais skatītāji! Šodien mēs parunāsim par sirds lietām, jo mūsu sirsniņa ikdienā tiek pakļauta diezgan lielai slodzei. Uz sarunu esmu aicinājusi ģimenes ārsti Karīnu Verneri. Sveika! Sveika! Prieks tevi satikt. Man arī. Kas ir pārslodzes sirdī ikdienā? Īstenībā viss ir atkarīgs, kā mēs to vārdu saprotam. Ja mēs sēžam, neko nedaram, visu laiku, ja tāds pasīvais dzīves veids, ja, tā arī zināmā mērā pārslodzes sirdī. Jūs iedomājaties, jūs visu mūžu, ja šitā te iet, ne visu mūžu, bet, teiksim tā, entus mēnešus tādā stāvokli pavadījāt laiku. Un pēkšņi jūs izdomājat, ja, ka pietiek, ja vajag, ja kaut kā pievērsties. Jā, tieši tā, ja. Vai sanāks, nesanāks, ja tā sirsniņa nav trenēta. Protams, varbūt arī pārslodze, ja, ko mums rāda ikdienā stresa situācijas. Ja. Protams, ja, varbūt arī pārslodze, ja cilvēkam ir kaut kāds iekšķīgas saslimšanas, ja, kas var sekundāri ietekmēt sirds veselību. Ģenētiskie faktori, ja, kaut kādas vīrusālas saslimšanas, ja, kas arī var ietekmēt un veicināt sirdī pārslodzes. Metaboliskie procesi, vielmaiņas traucējumi, tie faktori, kas var izraisīt pārslodzes sirdī, ļoti daudz, ja, un te nebūtu arī nav jābūt, ja, tikai fiziskām pārslodzēm. Arī pasīvais tāds dzīves stils, ja, zināmā mērā veicina pārslodzes sirdī. Ja. Kādas ir tās sūdzības, kad cilvēks sāk just, ka viņam kaut kas nav labi? Cilvēki īstenībā ja, diezgan dažādi tās sūdzības raksturo. Ja. Vienam cilvēkam liekas, ka viņiem pietrūks gaisa, ja, darot ja, ikdienas teiksim, tā, aktivitātes. Citam cilvēkam viņš atzīmē ja, kaut kādu neritmisku brīžiem, pārāk ātru sirdsdarbību, ja kaut kas tur viņam iekšā notiek, kaut kas kūliņo, kā bieži vien tie pacienti stāsta ja, mums ārstiem. Tad, protams, ja, dažreiz liekas, ja, ka tur kaut kas iesāpās, ja, sažņaudzās, kaut kas spiežās ja, tai sirds rajonā. Ja, un tas faktiski tas ir tās galvenās sūdzības, ar kurām atnāk pie mums pacienti. Labi, sākam arī braukt, braucam vienmērīgi. Šajā brīdī veicam slodzes testu, jeb veloergometriju ar mērķi noskaidrot konkrētā cilvēka slodzes toleranci, kāda ir asinsspiediena reakcija pie slodzes, kāda ir pulsa reakcija pie slodzes, jeb šī chronotropā reakcija. Un patiesībā jau veloergometrijas viena no svarīgākajām indikācijām ir noskaidrot išēmiju ar aizdomām, pacientiem ar aizdomām par koronāru sirds slimību. Patiesībā es ieteiktu veloergometriju jeb slodzes testu veikt jebkuram cilvēkam vismaz reizi dzīvē. Bet, ja tā sīkāk, tad arī ir konkrētas indikācijas, tā ir gan šī primārā, gan sekundārā profilakse. Primārajā profilaksē tas galvenokārt būtu ar mērķi noskaidrot slodzes toleranci, kā asinsspiediens, kā pulsa frekvence reaģē uz slodzi. Pacientiem ar nedaudz paaugstinātu asinsspiedienu, ar tā teikt, robežu hipertenzija, kad mēs īsti nevaram saprast, vai tā tomēr ir hipertenzija, vai tas ir normāls asinsspiediens, ar neskaidrām aritmijām iespējams un ar stenokardiju. Doktor, kāds ir rezumē? Dzīvošu? Kopumā rezumē ļoti labs. Nobraucāt, es teiktu, diezgan lielu slodzi, vairāk kā 7 minūtes. Varbūt, ja man nedaudz būtu atļauts piesieties, tad būtu augsts miera stāvokļa pulss. Tas nozīmē, ka jūs jau atnācāt ar pātrinātu pulsu un nedaudz paaugstinātu asinsspiedienu. Bet to mums vajadzētu skatīties tādā ilgtermiņā, vairāk mājās pamērīt. Šie mājas mērījumi ir ārkārtīgi svarīgi arī kardioloģiskajiem pacientiem, vai pat tie, kas nav pacienti vēl, tīri tādu profilaktiskos nolūkos. Otrs noteikti ir jāsako holesterīna rādītājiem, ja tie nav noteikti, tiem būtu noteikti jābūt zināmiem. Bet kardiogramma ir laba, submaksimālo pulsu sasniedzāt, kas ir mūsu arī izmeklējuma mērķis. Kopumā ir labi. Mums šodien galvenajā lomā ir sirsniņa, mūsu sirds veselība, un tāpēc es vēršos pie tevis, jo zinot to, ka Lotus Pharma ir izveidojuši vairāk nekā 200 produktus,
dažādām mūsu ķermeņa daļām, tad sirdī es domāju, ka arī kaut kas jums ir padomā. Lotus Pharma ir izstrādājusi jaunu, unikālu produktu sirds veselībai – Aterolip Ritmo. Un kā jau nosaukums atklāja, ritms, sirdi ir jāstrādā pareizā ritmā. Un mūsdienās skrējienā, darbi, slimības dažādi stresa faktori ir sirdī pārslodze. Tāpēc, lai sirds būtu tādā vienā ritmā, labā ritmā, ir nepieciešams produkts, un Lotus Pharma ir laidis klajā šo jauno produktu Aterolip Ritmo. Aterolip Ritmo sastāvā ir svarīgākā ir vilkābele, jo vilkābele jau sen ir zinām, arī mūsu vecmāmiņas lietoja vilkābeli, bet kas ir būtiski, ka ir jābūt standartizētam vilkābeles ekstraktam. Un ja mēs paskatāmies aptieku plauktos, tad negluži visiem ir tāda standartizācija kā mums. Tāpēc svarīgi, lai šī vilkābele ir efektīvā devā, kas ir 160 mg. Un vilkābele ir tas galvenais šajā te produktā, un nevar aizmirst par magniju un kāliju. Jo tās ir mikroelementi, kas palīdz sirsniņai pareizi un precīzi strādāt. Tāpēc, lai sirds būtu ritmā tieši tā kā vajag. Ir no olīvu lapām iegūtais hidroksitirazols, varbūt tāds sarežģīts vārds, bet būtībā tas ir polifenols, kas kavē aterosklerozes attīstību. Respektīvi, tas palīdz asinsvadiem būt stipriem un spēcīgiem, lai tā sirds strādāt ar jaudu. Ir novērots, ka ne tikai vecāki cilvēki nāk ar kaut kādām sūdzībām uz sirdi, bet arī jaunos gadus cilvēki nāk un sūdzās, ka viņiem ir kaut kādas galvas sāpes, galvas reiboņi, sirds klauvas, kaut kāda pārsitiena, diskomforta sajūta sirdī. Protams, vajag atbalstu, vajag stiprināt to sirdi, un mēs kā farmaceiti varam arī piedāvāt tos preparātus, kuri var palīdzēt. Tie preparāti, kuriem sastāv, piemēram, ir magnijs un kālijs, vispār mikroelementu to balanse, ļoti svarīgi pareiza sirds darbībai. B1, B6 vitamīni, arī ļoti labi palīdz uzturēt to normālu sirds darbību, protams, vilkābeli. Un tāds viens no preparātiem ir Aterolip Ritmo. Dabīgs, Latvijā ražots produkts, kura sastāvā ir gan vilkābele, var samazināt to asinsspiedienu, normalizēt sirds ritmu. Ir arī tiamīns sastāv, kurš palīdz uzturēt normālu sirds darbību. Aterolip Ritmo mēs varam ieteikt gan jaunākiem mūsu pacientiem, kuriem ir, piemēram, pārslodze vai kaut kāds uztraukums, liels stress, kas ļoti noslogo to sirdi. Gan arī pacienti, kuri sūdzās par paaugstināto asinsspiedienu, kas tas augsts asinsspiediens nemanāmi pārsloga mūsu sirdi, un, protams, arī vajag to palīdzību. Tad šim visam var palīdzēt Aterolip Ritmo, kuri jālieto vienreiz dienā, kopā ar ēdienreizi, pirmajā dienas pusē, un tas var tiešām palīdzēt atbalstīt mūsu sirdi, uzlabot to darbību, un stiprināt to. Aterolip Ritmo ir brīnišķīgs jūsu izgudrojums, jūsu farmācijas Lotus Pharma izgudrojums, bet saki lūdzu, kāds ir tavs dzīves ritms un kā tu spēcini savu sirdi? Dzīves ritms man ir diezgan dinamisks, kā jau ikdienā jauniem cilvēkiem, bet man ir tā sirds formula, kas man dod spēku un arī emocionāli mani gandarīja ir tautudējas. Jo tā ir gan slodze tomēr, ir jāpieslēdz prāts, jo nav tā, ka tur var darīt visu, ko grib, ir jāsako kādām instrukcijām līdzi, un tomēr es tiekos ar draugiem, un mēs dejojam ar partneri, mums ir tās attiecības savstarpējās, un tā kā tas jau arī stiprina to sirdi, ka tu dari to, ko tu mīli, ka tu ēd to, ko tu mīli, augļi, dārziņi un pārējais, un esi, lai tevi arī citi mīlētu. Tā kā ar Aterolip Ritmo mēs varam stiprināt, uzlabot un spēcināt sirdi, bet vajag arī aktivitātes ieviest dzīvē. Katrā ziņā man šķiet, ka dēja ir tā laimes formula, jo tā kā tu teici, ka tas nav vienkārši, tas ir ārkārtīgi sarežģīti, bet skaisti bez gala. Un sevišķi koncertos, ka mēs visi sēžam un priecājamies par jūsu padarīto un jūsu sirds gavilē. Paldies liels par sarunu, paldies par produktu, mēs ļoti priecājamies un lai jums veicās un lai mums veicās. Paldies! Mēs esam ieradušies izstādē Māja 1.
kur stendā dzīvo siltāk, mēs aprunāsimies ar akciju sabiedrību Rīgas siltums, lai uzzinātu visu par energoefektivitāti. Mēs, kā uzņēmums Rīgas siltums, šogad piedalāmies izstādē Māja 1 2024 kopā ar ekonomikas ministriju un Rīgas enerģētikas aģentūru vienā stendā tāda saucamā mazā pietura, kur viena vietas ir visi eksperti, bet mēs kā uzņēmums vairāk skaidrojam iedzīvotājiem par energoefektīviem risinājumiem ēkās un dzīvokļos un par to, kā veicināt iedzīvotājiem energopratību. Tātad arī risinājums ilgtermiņā un īstermiņā, kāds ir iespējams realizēt. Un skatītājs ļoti gribētu uzzināt, kādi ir jūsu ieteikumi. Sāksim ar ilgtermiņu energoefektivitāti. Ar ilgtermiņa risinājumiem tas, protams, viennozīmīgi ir mājas ēkas kompleksa renovācija, jo tajā uzreiz parāds gan ēkas fasādes nomaiņa, gan arī inženieru komunikācija nomaiņa. Tas energoefektīvais iegūms ir ļoti liels, jo var sasniegt līdz pat 83% ietaupīja energoefektivitātei. Jāsaka tā, ka tas ir milzīgs, un ja pareiķini tie kaut kādi 8,6 € kvadrātmetru. Tā kā padomāju tīri par šo, bet, ko es ļoti gribētu uzsvērt, ir tieši tas iedzīvotāju kopējais socializēšanais, iepazīšanās stāvoklis, jo runājot pēc tam arī braukskājot ar dzīvo siltāku komandu, mēs redzam, ka tie iedzīvotāji pret to savu īpašumu izturās atbildīgāk. Viņi ir kļuvuši draudzīgāki. Tā ēka, viņi pieskata, tad parādās puķu podi, soli. Man liekas, tas ir tas otrs lielākais iegūms, ka tā māja kļūst par komūnu un tā vide kļūst daudz patīkamāka un draudzīgāka. Rīgas siltums ir ļoti liels uzņēmums ar daudzām biroja ēkām un ļoti daudz kā cita. Kāda ir jūsu knifiņi? Kā jūs ietaupat? Pa mūsu ēkām, kuras mēs paši, kuras mūsu pārvaldība uzņēmumā, mēs sekojam ikdienā šiem enerģijas patēriņiem. Mums ir ieviestas dažādas platformas, kā mēs sekojam šiem energodatu patēriņiem. Un, ko es gribēju pieminēt, būtiskākais ir, mēs nesen saņēmām no Rīgas Tehniskās universitātes no Vasī centra uzslavu marķējumu, marķējums energo vienoti, kas apzīmē, ka mēs sekojam mūsu ēku energopatēriņiem gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Tad mēs samazinām enerģijas patēriņu šajās ēkās. Mēs arī uzņēmumā domājam priekšu, mums ir izbūvēti 3 saules enerģijas parki. Arī, protams, nomainīts arī šis pats aktīvu mainam un autotransporta parku. Šobrīd jau ir iegādi nomainīt jau vairāk nekā 23 elektroauto un turpinām mēs viņu nomaiņu. Aktīvi domājam arī optimizēt siltumenerģijas efektīvu enerģijas patēriņu arī katlamājās. Šobrīd mums ir arī uzstādīta arī kompresijas tipa siltumsūkņu katlamājās, lai samazinātu dumgāzes temperatūras izējošās un arī efektīvu siltumenerģijas ražošanu. Vienā no siltuma centrālēm mēs uzstādīsim arī elektrokatlu. Vasarā mēs darbināsim katlu māju, ražosim siltumenerģiju ar elektrības palīdzību. Un, protams, arī ir ambiciozāki plāni. Šobrīd ir uzsākts projekts pie ūdeņraža izpētes. Ūdeņradi ir ražot ar elektrolīzes palīdzību, bet tieši ražo šo zaļo ūdeņradi. Un arī vēl viens izpētes projekts, kas ir augstuma apgāde no datu centriem, kur attiecīgi ar siltumsūkņu palīdzību jau liekais siltums tiek novadīts tālāk jau mūsu centralizētajos siltumtīklos. Kā samazināt siltumenerģijas patēriņu? Šis jautājums ir aktuāls ikvienam. Tādēļ akcijas sabiedrība Rīgas siltums piedāvā iedzīvotājiem izglītojošus pasākumus energopratības veicināšanai. Mums arī ir mācību centrs, kur iedzīvotāji var arī mūsu mājaslapā apskatīties šo informāciju. Iespējams, griezties mācību centrā un apgūt papildus informāciju jau pie reāla stenda par šiem risinājumiem, kā ir iespējams samazināt siltumenerģijas patēriņu. Ieskaties arī tu uzņēmuma mājaslapā www.rs.lv un noteikti tur atradīsi atbildes uz sev interesējošajiem jautājumiem par siltumenerģiju un energopratību. Un tagad dosimies nelielā reklāmas pauzē. Pēc tās noskaidrosim dzelzs lomu mūsu organismā. Dzelzs deficīts ir viens no izplatītākajiem uzturvielu trūkumiem, un ar to visbiežāk saskaras sievietes. Šodien uz sarunu esmu aicinājusi ginekoloģi Intu Vinsbergu. Sveiki, doktor! Labdien! Šodien sarunas vēlos sākt ar to, kāda ir dzelzs loma organismā.
Vispirms paldies, ka jūs uzaicinājāt mani. Tā kā man vienmēr ir šķitis, ka šī ir ļoti svarīga tēma, šis ir ļoti svarīgs jautājums, jo dzelzs ir viens no svarīgākajiem mikroelementiem mūsu ķermenī. Faktiski dzelzs loma ir ārkārtīgi būtiska tieši tāpēc, ka tas piedalās eritrocītu un hemoglobīnu veidošanā. Un tie ir tie galvenie faktori, tās galvenās lietas, kas mūsu organismā transportē skābekli. Jā, tātad mēs visi zinām, ka bez skābekļa nevar būt dzīvības. Tātad mums ir hemoglobīns un eritrocīti, kas veidojas pateicoties dzelzs ioniem. Mums ir nepieciešama, lai transportētu skābekli mūsu ķermenī. Tā arī ir tā galvenā dzelzs funkcija. Sakiet, lūdzu, kādi ir simptomi? Pirmais un visbiežākais simptoms ir tas, kad pacients sūdzas par nogurumu. Tas ir vispārējais nogurums. Pacients nāk uz vizīti un stāsta, doktor, es esmu visu laiku nogurusi, man visu laiku nāk miegs, es no rītiem nevaru pamosties, man nav enerģijas. Protams, ka tas ir pats pirmais simptoms un arī visbiežākais, kas liecina par to, kad vajadzētu aizdomāties, jā, mums organismā varētu trūkt dzelzs. Nākamie simptomi jau tad, kad šis dzelzs trūkums jau ir, es gribētu teikt, izteiktāks un arī ilgstošāks, tas varētu būt tas, kad kļūst sausi mati, sausa āda, trausli nagi, samazinās imunitāti. Un sakiet, kuros dzīves posmos sievietei ir jāpievērš lielāku uzmanību dzelzs uzņemšanai organismā? Tie dzīves posmi, protams, mums ir dažādi un dzelzs patēriņš tajos arī atšķirās. Vislielākā dzelzs patēriņš organismā, protams, sievietē ir grūtniecības laikā. Tas ir neapšaubāmi, jo tad mums ir jānodrošina ar dzelzi ne tikai māmiņa, bet arī bērniņš, topošais bērniņš, kuram, kā es savām grūtniecēm vienmēr saku, viņam nav nekā cita, no kā ņemt, kā tikai jūs, un jūs esat tā, kurai ir jānodrošina, lai bērniņam viss pietik. Protams, ļoti nopietni ir jāpievērš uzmanība arī pusaudzēm, jo šajā vecumā, šajā dzīves posmā meitenes nevienmēr pilnvērtīgi ēd, un bieži vien mēs redzam šīs te bailes par savu ķermeņa svāru, un kas atkal savukārt rezultēs ar to, ka tas uzturs varbūt nav pilnvērtīgs, vai arī viņai nav laika, vai arī meitene ļoti daudz sporto. Īstenībā sportisti arī ir absolūti atsevišķa šāda kategorija, kas arī ir jāskatās, cik tas dzelzs ir vajadzīgs, vai viņš ir pietiekams. Es vēlējos vēl akcentēt un pievērst uzmanību veģetāriešiem. Vai viņiem ir jāpievērš lielāka uzmanība tomēr dzelzs uzņemšanai? Jā, šis jautājums noteikti ir ļoti aktuāls, jo, kā mēs zinām, faktiski mūsu galvenais dzelzs avots uzturā ir gaļa. Tātad neiegrimsim šeit ķīmiskās formulās, un mums ir tātad hēmadzelzs un nehēmadzelzs. Tas nozīmē, ka hēmadzelzs ir tā, kur uzsūcās labāk, divvērtīgā dzelzs, no kuras tad arī faktiski organismā veidojās viss tas tālāk, kas ir nepieciešams, kuru organisms var izmantot. Un tātad veģetāriešu gadījumā faktiski viņi nelieto uzturā dzīvnieku valsts produktus, tā skaitā arī gaļu. Un, protams, šī dzelzs uzņemšana ar uzturu ir samazināta viennozīmīgi. Un, diemžēl, aizstāt pilnvērtīgi šo dzelzs uzņemšanu tikai ar augu valsts produktiem, es gribētu teikt, ir ļoti sarežģīti. Tā kā veģetāriešiem noteikti vajadzētu pievērst uzmanību savām dzelzs rezervēm, kontrolēt un iespējams lietot papildus kaut ko no dzelzs preparātiem. Kurā brīdī ir jāzvana tas trauksmes zvans? Vai jau, kad dzelzs līmenis pēc analīžu rezultātiem ir pavisam zems vai vidējs? Kurš ir tas signāls? Es teiktu tā, ka faktiski objektīvi ir asins ēnā skatīt feritīnu līmeni. Tātad dzelzs rezerves mūsu organismā glabājas pamatā feritīnu veidā, un feritīns ir tas, no kura tad arī organisms ņem dzelzi, lai tālāk viņu izmantotu. Un noteikti ir jāskata, kāds ir šis feritīna līmenis, un nekādā gadījumā nevajag gaidīt to zemāko robežu, kas ir atzīmēta asins ēnā kā zemākā norma. Tā kā tad jau būs, es gribētu teikt, diezgan slikti. Jo arī bieži vien ir tā, ka varbūt tas dzelzs līmenis, viņš ir kaut kur pie tās zemākās robežas, bet ja tas ir ilgstoši, tad jau faktiski šīs problēmas, par kurām mēs runājam sākumā, kuras es minēju, viņas jau būs. Tagad vēlos paturpināt ar jaunākiem farmaceitiskajiem risinājumiem. Tāpēc uz sarunu esmu aicinājusi Sviks Biofarma komercvadītāju Evitu Vēnslavu. Sveika, Evita!
Sveika! Kādi tad ir tie jaunākie farmaceitiskie risinājumi? Siderāli ir jaunas paaudzes dzelzs uztura bagātinātājs, kam pamatā ir inovatīva, zinātnieku izstrādāta tehnoloģija, kas ir nozīmīgs izrāviens un sasniegums cīņā ar dzelzs nepietiekamību organismā. Šis preparāts satur dzelzi, kas ir aizsargāta speciālā apvalkā jeb matricē, ko sauc par sukrosomiālo tehnoloģiju. Pateicoties šai inovācijai, dzelzs organismā uzsūcas daudzkārt labāk par ierastajām dzelzs formām, kā arī nenonāk kontaktā ar kuņģa gļotādu, tādējādi neskartā veidā pilnībā spēj uzsūkties caur zarnu traktu. Tas arī sidera lietošanu padara ļoti ērtu vienreiz dienā, jebkurā laikā, neatkarīgi no ēdienreizēm. Tāpat tas arī ļauj izvairīties no nevēlamajām blaknēm, kuras bieži ir novērojamas lietojot dzelzs preparātus. Vai siderāli ir pievienota arī kāda cita sastāvdaļa? Aptiekās ir pieejami divu veidu siderāli. Viens ir siderāli forte. Šo ieteicams lietot gadījumos, kad organismā trūkst dzelzs, jo tā sastāvā ir liela deva dzelzs un C vitamīna, kas pastiprina dzelzs uzsūkšanos. Otrs ir siderāli folik, kam papildus sastāvā ir pievienota folskābe, C, D, B12 un B6 vitamīni. Šo dzelzs un vitamīnu kompleksu ieteicams lietot grūtniecības laikā. Vai siderāli ir piemērots ilgstošai lietošanai? Siderāli var lietot tik ilgi, cik nepieciešams, lai sasniegtu vēlamo dzelzs līmeni, jo tā lietošana nebūs jāpārtrauc blakņu dēļ. Vai ir kādi pētījumi, kas apliecina siderālu efektivitāti? Ir veikti vairāki pētījumi ar sukrosomiālo dzelzi, kur tika pierādīts, ka dzelzs organismā uzsūcas daudzkārt labāk un ātrāk par ierastajām dzelzs formām. Tāpat tika pierādīts, ka lietojot šo uztura bagātinātāju, būtiski palielinās dzelzs rezerves jeb ferritīna līmenis asinīs. Pateicoties šiem pētījumiem, esam pārliecināti par šī inovatīvā sukrosomiālā dzelzs produkta augsto efektivitāti un kvalitāti. Brīnišķīgi. Un kādos gadījumos ir ieteicams lietot siderāli? Siderāli ir ieteicams lietot visos gadījumos, kad organismā trūkst dzelzs. Tie ir gadījumi, kad nav iespēja pilnvērtīgi uzņemt to ar uzturu, piemēram, veģetārieši, vegāni, vai ir traucēta dzelzs uzsūkšanās, sievietēm grūtniecības periodā, vai, ja ir spēcīga menstruālā asiņošana. Tāpat dzelzs rezerves var pastiprināt izsīkt hronisku saslimšanu sāsināšanās gadījumos, pēc kuņģa operācijām, helikobaktēriju infekciju dēļ, tāpat arī aktīvi sportojot, kā arī lielai daļai senioru, kuriem vecuma rezultātā novērojams malabsorpcijas sindroms. Paldies, Evita, par sarunu. Mans rezumē ir tāds, ka nav jāsagaida, ka dzelzs līmenis nokrīt līdz minimumam, bet par to jau ir jādomā laicīgi. Un arī jums es novēlu rūpēties par savu veselību un labsajūtu.